Upe nav tikai plūstošs ūdens, kas savieno pilsētas un valsts. Upes tecējums var būt arī pilnveidošanās un radīšanas procesa sākums. Ogres vēstures un mākslas muzejā izstādē Upe 20 darbos un to ciklos apvienots 9 mākslinieku redzējums par šo tēmu. Viņa tā loģiski, ja ir jāpārvietojas, ja ir jāiesaista citas zemes, tad ir jātiek uz priekšu, tad tā jau bija upe. Pilnīgs pretstats Agnijas Ģermanas un arī citu latviešu un lietuviešu mākslinieku darbiem ir mūsu ziemeļu kaimiņu igauņu, īpaši Andrus Jonas vēstījums par šo tēmu. Viņam ir arī tur performance tie ir viņa zemapziņas strāvojumi, ja, kas tur ir attēlot, bet tas tik un tā ļoti labi iekļāvās tajā kopīgajā tēmā. Ideja par kopīgu sadarbību ar kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas mākslinieci Agnijai Ģermanai radās pirms vairākiem gadiem plenērā Liepājā. Tā arī radies projekts Upe, kas jau priecējas apmeklētājus Talsos un Krāslavā, bet šodien durvis vērs Ogrē. Un tas liekas viens no izstādes lielākajiem iegūmiem, vērot šajā izstādē mūsu kaimiņu lietuviešu un igauņu mākslu, kas, man liekas, Latvijā nepiedodami maz tiek rādīta. Un mēs noteikti turpināsim meklēt kontaktus ar citiem māksliniekiem un varēs pie mums vērot šo mūsu kaimiņu mākslu. Neparastā izstāde Ogres muzejā būs apskatām līdz 14. augustam, bet 4. augustā paredzēta tikšanās ar mākslas darbu autoriem. Pēc tam Baltijas valstu mākslinieku radītā upe pa ceļam apaugot ar jauniem skatījumiem un tēlotāju mākslas žanriem atkal plūdīs uz citām pilsētām.